Mēs esam ļoti priecīgi atgriezties tieši pie tevis, jaunais vokālists vai jebkurš, kurš interesējas par vokālo mākslu. Jā, mēs zinām, ka kādu laiku ir bijis klusums, taču šis klusums ir bijis produktīvs, un mēs beidzot esam saposušās uz 2. sezonu podkāsta Mikrofons. Tieši tā, mums ir daudzi jaunumi, mums ir tik daudz, ko mēs vēlamies pastāstīt un arī ar jums dalīties. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāsāk vienkārši no viena gala sākt tos maisus jāvar vaļā. Varam maisu vaļā, un droši vien pirms mēs lecam iekšā mūsu varbūt tādās 2. sezonas sajūtās un apcerēs, kā tev ir gājis pa šo laiku, Rūta. Tātad 2 gadi ir pagājuši. Nu, oficiāli kopš mūsu pēdējās lielās epizodes tiešām ir pagājuši 2 gadi, kad pēdējo reizi mēs satikāmies ar Latvijas vokālajiem pedagogiem, parunājām par dažādiem žanriem. Es teiktu, ka pa 2 gadiem ir gājis gana jaudīgi. Nevelti mums nesanāca satikties, jo tiešām laiks ir paskrējis vējas pārniem un tik daudz, kas ne tikai muzikāli, ne tikai nemuzikāli ir noticis, bet es domāju, ka viens no tādiem galvenajiem punktiem, par ko mēs arī šodien ļoti gribētu parunāt, jo Santa, tu esi, varētu teikt, pa šiem 2 gadiem pavirzījusies vairākus soļus priekšā man labā ziņā. Tas ir nekas cits kā albums. Mēs šodien runāsim par albumu. Mēs abas esam diezgan tuvu šajai tēmai nonākuši. Santa ir jau izdevusi taustāmu albumu. Mans taustāmais albums vēl top, bet es varu par to droši runāt, jo tas nav nekas izdomāts. Tas viss jau ir faktiski finiša taisnē. Un, manuprāt, tieši šāda epizode, Rūta, mums ir nepieciešama, jo pati es, kad es biju visā šajā posmā, lai iet uz albumu, man kā reiz trūka tāds materiāls, informācija vispār, kur uzsūkt idejas, viedokļus par to, ko darīt, ko nedarīt, kāpēc, kādi vispār ir šie atskaites punkti. Tāpēc es ceru, ka ar mūsu epizodi mēs palīdzēsim gan pašas sev un arī kādam no jums, jo mēs zinām, ka tāds mērķis albums mūziķu dzīvē, varētu teikt, ir tāds ļoti būtisks. Piebildīsim, 1. albums. Es domāju, ka tie, kuri raksta jau kuro albumu, vai viņiem tā jau ir rutīna, katru gadu izdot pa albumam, tas ir pavisam citādāk. Tas jau ir tāds maratons sporta veids. Mums tas bija, manuprāt, tāds sprinta variants, jo mēs tiešām nezinājām, kur mēs skriesim, kā mēs skriesim un kur mēs beigās aizskriesim. Kaut kā es aizskrēju un jau pagājušā gada oktobrī izdevu savu debijas albumu Other Ways, kuru varat dzirdēt un skatīt visās mūzikas straumēšanas platformās. Rūta, tavējais vēl top. Kādā fāzē tu šobrīd esi, pirms mēs sāksim vispār runāt par ceļu uz albumu? Jā, manā albuma fāze šobrīd ir tāda, ka 99% ieraksts ir pabeigts. Kāpēc es saku 99%? Jo vēl ir atlikušas pēdējās mazās niansītes, tādas kā mazās blusiņas, kuras ir jāieliek tukšajos caurumiņos, lai viss audio materiāls būtu gatavs un to varētu dot kā paku uz miksēšanu un māsterēšanu, un paralēli tam tad arī notiks pārējās lietas, tādas, kas varbūt ir mazāk muzikālas. Nu super, tad mēs varēsim arī nedaudz ieskatīties potenciāli tavās idejās par taviem atlikušajiem soļiem, un savukārt ar jums, skatītāji, iziesim cauri tiem soļiem, kuri būtu nepieciešami virzienā ceļā uz albumu. Mēs esam apkopojušas sarunas punktus, kas mūsuprāt ir svarīgi. Kā jau mēs zinām, jebkurā tēmā visu var papildināt, taču centīsimies pieturēties tādiem mums būtiskiem punktiem, kuri noteikti arī jums būtu svarīgi. Chronoloģiskā secībā var būt kaut kas tur varbūt var pamainīties, bet būtība tas noteikti nemainīs. Un pirmais punkts ir ideja jeb nepieciešamība. Kāpēc rakstīt albumu? Jā, ideja vai nepieciešamība, manuprāt, ja tu esi nonācis līdz vispār domai, ka tu gribi albumu, un tas var būt EP, tas var būt mini-albums, tam nav jābūt kā Taylorai Swiftai ar 31 vai cik. Tas ir ekstrēms, starp citu piemērs, bet par to arī par to mēs citā epizodē noteikti iztirzāsim drusciņ sīkāk, bet jā, respektīvi, dziesmu daudzums nav tik noteicošs, lai tu saprastu, vajag to albumu vai nevajag albumu. Un, manuprāt, ja tev ir Santas un manā gadījumā mums bija gatavs koncepts, mums bija gatavas dziesmas, es varētu teikt tāda dziesmu pakete, kuru vienkārši vajadzēja
iet studijā un ierakstīt. Un tas to tāda muzikālās bāzes mums nebija ar to, teiksim, lielu diskusiju par to, ko rakstīt, kā rakstīt, bet vairāk par to, vai tev ir tas muzikālais materiāls, kuru tu vispār vēlies ielikt albumā. Un pirms tu esi soli ceļā uz albumu, tev ir jābūt šim te muzikālajam materiālam. Vai tās ir dziesmu rakstīšanas nometnes, kurās tu tapini kaut vai 100 dziesmas, no kurām varbūt 3 būs potenciālās albumā iekļaujamās dziesmas, vai tas ir darbs ar producentu, pie kura tu ej regulāri dienā kaut vai gadu vai 2, jo mēs zinām, cik arī izmaksā producentu pakalpojumi, protams, un vienas dziesmas uztapināšana, bet tie var būt ļoti dažādi ceļi, kā tu muzikāli savāc savu materiālu, lai to varētu ielikt albumā. Tieši mana doma, gribēju vien papildināt par to ideju vai nepieciešamību, kādēļ vispār ierakstīt albumu. Protams, viens ir šis te mākslinieckais devums žanram, auditorijai, sevis izpaušana, bet ļoti svarīgs šis ir arī atskaites punkts. Un patiesībā to es sapratu tikai tajā brīdī, kad es izdevu albumu un kad jau biju ceļā uz to, jo jauni mākslinieki bieži vien sastopas ar dažādiem identitātes jautājumiem. Un arī es gadu laikā domāju, vai tāds džeza virziens, vai varbūt kaut kas cits. Un arī varbūt man tā daba arī mēdz būt tik mainīga, ka viss liekas interesants. Varbūt tad droši vien man saproti. Jā, uz visām pusēm svaidās. Jā, un līdz ar to es sapratu, ka tāda albuma ierakstīšana uztaisa nedaudz tādu koncentrātu punktu, kur tu šobrīd atrodies. Jā. Un pašam priekš sevis tas ir ļoti veselīgi, jo tu jau sevi vari nedaudz no malas, lai arī cik tas brīžiem var šķist grūti, no malas paraudzīties un redzēt, kā tālāk tu kā mākslinieks, tava mūzika, kā produkts, kā daļa no mūsdienu mūzikas klāsta, kur tas dodās. Un jā, tāds varbūt sevis definēšanas punkts arī var būt albums. Manuprāt, ir svarīgi arī nebaidīties no tā pirmā albuma. Absolūti. Bet tāpat būs bailīgi. Viņš var nebūt izcils. Viņš var būt tāds, ka tev izdodot šo albumu, tu jau sapratīsi, ka varbūt tev viņš vairāk nepatīk, vai tas nav tas, ko tu jūti. Un tā arī var būt. Labs piemērs bija, kad es braucu kaut kādu gadu pirms tam uz vokālajām nodarbībām pie manas skolotājas Annas Gata Polijā. Un, protams, manī arī bija šīs visas nepārliecinātības domas. Šis albums noteikti nebūs labs un labākais un izcils un vispār, kas ir izcils mākslā. Un viņi man uzdeva tādu jautājumu, kuri ir tavi mīļākie džeza ieraksti, piemēram. Un tad es viņai teicu, tāds un tāds. Vai šie ieraksti no šiem māksliniekiem ir bijuši no viņu pirmajiem albumiem? Un te arī ir tā atbilde, jo ļoti reti principā nekad mūziķis neparādīs savu pilnbriedu pirmajā albumā. Tas nav iespējams. Tāpēc ļauties un kur tas tevi ved. Tas būs kā sprinterim uzmanību, gatavību. Un tā kā izšauj tā pistoli, viņš sāk skriet, bet viņš vēl nav finišējis. Jā. Tas varētu būt par tādu nepieciešamību, jo katram jau viņa būs tāda sava, vai ne? Un tas, ko tu teici, piemēram, tā kā mūsu albums vairāk tiek attiecināms uz džeza žanru, mēs zinām, ka džeza albums kā tāds ne tik komerciāls, piekritīsim, bet nišas auditorijai. Jā, bet toties tā kalpo kā laba vizītkarte. Santa, katru gadu aprīlī tu brauc uz Jazz Ahead konferenci Vācijā, kas ir lielākā džeza konference Eiropā, vai ne, kur salasās visi džezisti un producenti un džeza biedrību vadītāji un tā tālāk. Un manuprāt, ka tur jau to mūziku var sadzirdēt. Ja tev nav albuma, tad tu nevari sevi kādam atstāt. Jā, tas ir tāds pārdošanas elements, kuram vienkārši arī ir jābūt tādam mūziķa tādā mugursomā, bagāžā, ko var piedāvāt. Jo mūziķis ir tāda profesija. Jā. Viņš ir jādzird. Absolūti. Tad, kad mēs zinām ideju un nepieciešamību, tad mēs, protams, arī runājam par saturu. Rūta jau pieminēja, tad kompozīcijas ir ļoti svarīgi
kāds būs šī albuma saturs. Tas var sākties par tematiku, beidzot vienkārši ar dziesmu, kolekciju, kompozīciju, virzienu. Nu šeit tiešām, šis ir ļoti subjektīvs jautājums. Vienkārši tas saturs, ar ko tu vēlies dalīties, un koncepts. Te var pat smelties iedvesmu. Es domāju, albumos, tā kā jau tu minēji, paklausoties albumus, kuri tev tavuprāt patīk, jo liela loma ir arī, teiksim, dziesmu secībai albumā. Vispār, teiksim, lai nav tik ļoti samiksētas dziesmas tādos stilos, žanros, arī instrumentācijā, ka tomēr albums ir viens tāds koncepts, un tu nevari salikt albumā izlasi. Nu, tad tā būs kaut kāda izlase, tas nebūs albums, jo albums tā kā grāmata, kā atverās vāciņš, tā tu viņš šķir, un tu ties līdz albuma grāmatas beigām. Tu nevari sākt grāmatu no vidus lasīt, ja tu nezini sākumu konceptu. Jā, man liekas, ka tu rotē ap tādu tēmu stāsts, lai albums veido stāstu. Koncepts stāsts. Viss, ko mēs šeit runājam, nav uz zinātniskiem faktiem balstīts. Tas viss ir mūsu subjektīvais viedoklis vai mūsu gaume muzikālā, kā mums šķiet. Un šeit varat nepiekrist, varat piekrist, bet varat arī aizķert kādu domu, ko mēs šeit mēģinam ielikt. Jā. Nu ko, tad, kad mums ir ideja, saturs arī ir skaidrs, ar kuru dalāmies. Yep. Šis punkts ir mans mīļākais, un dzīvē es esmu absolūti pārliecinājusies, ka tas strādā vislabāk. Nākamais punkts ir deadlines. Jeb nosprausts konkrēts datums vai laika posms, kurā tu šo darbu pabeigsi. Savādāk mēs tā lidojam. Gadiem. Kā pagāja 2 gadi. Kā lidojam. Līdz tai 2. sezonai. Jā, deadlines ir svarīgs, un tev ir jāzina, kad tu kaut ko finišē, līdzīgi kā skolā. Tev ir jāzina, ka tev mājas darbs ir līdz pirmdienai, tātad līdz pirmdienai viņam ir jābūt gatavam, savādāk tu dabūsi NV. Un, manuprāt, ir tas pats ar albumu. Ja tu zini, ka tev vajag atlasīt tekstus, tad tev ir jāatlasa teksts līdz tam datumam. Ja tev ir nolikta studijas sesija, tad tev līdz studijas sesijai ir jābūt, teiksim, vai tās ir notis, vai tas ir tavs demo materiāls, vai tas ir tieši šie teksti, vai tavi, vai kāda cita teksti vai kaut kādas muzikālās idejas, bet tev ir jābūt deadlineam. Un tam deadlineam varbūt kādam strādā, ka tu pasaki, ka tu piezvani producentam, vai mēs varam sarunāt, tad tev ir deadlines, jo tu zini, ka tu pie viņa ej. Varbūt kādam strādā vienkārši sev deadline, nolikt visu līdz rītdienas 4, es tagad... Būs viena kompozīcija. Jā. Tas var būt ļoti dažādi, bet deadlines kaut kādiem maziem solīšiem uz priekšu, nevis tur lieliem, mans albums būs tur tajā gadā, tajā novembrī, bet ko tu darīsi līdz tam laikam? Tev nav maziņie deadline'iņi. Jā, tāds sevis menedžments pat varētu būt arī šis te punkts mērķu datumu nospraušana, pašu mērķu nospraušana, tieši tā kā tu minēji, tekstu atlasīšana līdz šim posmam, tas un tas, un varbūt pat jau ieskicēt to gala datumu, kad tas albums, pieņemsim, būs ierakstīts vai publicēts, jo, man liekas, tik ļoti svarīgi redzēt, ka tam tavam lielajam mērķim, kurš albums vispār procesā liekas kā kaut kas, vienkārši milzīgs, ka tu redzi tam galu, un ka tajos brīžos, kad varbūt tās rokas nolaižas, jo mēs dienas beigās esam tikai vienīgi cilvēki, ka mēs redzam, bet hei, rekur, mums tāpēc ir arī tas lielais deadlines, tas lielais albuma fināls, un tad ir tie mazie deadline, vai tie ir singli, vai tie ir vispār, netiksim līdz singliem, bet tiksim vispār līdz ierakstam, līdz ieraksta pirmajai dienai, vai līdz mūziķiem, līdz mēģinājumam, atkarībā no mūzikas sarežģītības pakāpes. Nu ko, nākamais punkts, pēc deadline absolūti svarīgs ir studija. Šeit noteikti mēs varam jau nedaudz sadalīt iespējams tādu žanra specifiku, jo džeza mūzikā visbiežāk mēs meklēsim studiju, kuru var tikties lielākoties mūziķi kopā, lai sesija var noritēt kopā. Popmūzikā, man liekas, tas ir citādāk. Tas tāds, kad ir producēts materiāls. Jā, protams, nemelosim, ka popmūzikā visbiežāk arī, teiksim, pavadījumu iespēlē šie te sampli, vai nedzīvie instrumenti. Un tas nav nekas slikts, jo mūsdienu tehnoloģijas var uztaisīt pilnīgi absolūti dzīvi instrumentu efektu.
Tas varbūt pat izmaksās finanšu ziņā mazāk, teiksim, nekā algot sesijas mūziķus, kuri nāk un raksta tev katra instrumenta partijas. Bet, ja mēs atkal attiecinām šo uz džēza mūziku vai kameru mūziku vai akadēmisko mūzikas albumu, protams, ka tur ir tikai vienīgi mūziķu, profesionāli mūziķu jautājums. Kāpēc profesionāli? Tāpēc, ka tas ietaupīs laiku studijā, cik ātrā laikā kāds iespēlēs savas partijas. Jā, un tad pie studijas punkta noteikti no savas pieredzes daloties, man bija svarīgi, lai studija ir kvalitatīvi aprīkota. Tu jau rakstīji ārzemēs? Es rakstīju ārzemēs. Tas bija īstenībā tādēļ, nevis, ka mums nebūtu Latvijā tādas studijas, absolūti ne tā pati studija Auss, un arī pie mums kaimiņos Igaunijā Latvijas radio studija, vai arī Igaunijā, Lietuvā arī mums ir kvalitīvas studijas. Es izvēlējos tīri tādu praktisku iemeslu dēļ, jo mans sastāvs bija džez mūziķi no Polijas. Un tad es domāju, kā tas loģiskāk būtu, ka viņi brauktu pie manis vesels bars, vai es viena pie viņiem, un tā arī tur izraudzīju. Un starp citu ļoti daudz konsultējos gan par akustiku konkrētajās studijās, kādas ir pieejamas tajā Polijas reģionā, un par labu lēmām šeit Monochrom studio, kas bija pie pašas Polijas robežas, ļoti mīlīgā vietā, kalnos, bez zonas, un varējām ļauties mūzikai. Mēs zinām, ka dažreiz arī nav jāmeklē, teiksim, profesionāls studijas, pietiek savā istabā uzlikt porlonus. Galvenais, lai tev ir nometēta skaņa, ko maksimāli pēc tam var samiksēt pēc lapatikas. Un kaut vai uzliet zeķubiks uz mikrofonu un dzied. Arī ir bijušas tādas reizes. Absolūti. Un tas nesamazina kvalitāti. Un dienas beigās mūsdienās arī ir pierasta prakse, ka pats skaņu inženieris ar aparatūru dodas uz kādu viesumāju, siltumnīcu, ir pat dzirdēti varianti verandām. Būtībā galvenais, man liekas, šajā procesā arī, ko es ieteiktu, meklējot studiju, tomēr konsultēties ar profesionāļiem. Mani konsultēja Pauls Dāvis Megija, ar kuru es ierakstīju albumu kopā, un viņš arī ļoti man palīdzēja saprast, ko skatīties, kur ir tas. Līdz ar to tiešām nebaidieties prasīt viedokli un padomu varbūt lietās, kurās jūs neesat eksperti, jo man liekas, ka tas ir labākais. Tu nevari zināt par visu. Galvenais, ka visi ir tik atvērti. Tu vari uzrakstīt arī svešiem skaņu inženieriem vai cilvēkiem, kur ir ar akustiku ir uz tu. Viņi noteikti atbildēs. Tur nav ko baidīties, prasīt padomu kaut kādās lietās, kur tu tiešām esi vēl nezinošs. Jā, tā kā laicīgi meklējiet studiju un arī nobukot. Bet, Santa, pastāsti, cik tev dienas vai stundas vai laiku aizņēma ierakstīt un cik dziesmas tu ierakstīji? Kādi ir tie rakstīšanas ātrumi? Jo, piemēram, varbūt kāds domā, ka albumu var ierakstīt vienā dienā, vienreiz nodzied un gatavs. Kā mēs zinām, vecie džezi ieraksti jau tā tapuši, kuriem bija viena lente, viena iespēja. Tur nebija varianti, jā. Bet, protams, mūsdienās viss šis te varbūt advancētāks process, un manā gadījumā es biju studiju īrējusi uz 2 dienām pilnām laikam. Un tev pietika? Man nepietika, bet tur bija arī zināmi apstākļi, no kuriem arī es mācītos nākotnē rēķināties, ka pati pirmā diena studijā būs pa lielam vadu, instrumentu krāmēšana, skaņas nočekošana, un ka tur tāda kārtīga ķeršanās klāt pie ierakstāmā materiāla nebūs. Ja? Un līdz ar to šīs 2 dienas pilnās es biju ierēķinājusi jau kā, ka mēs būtu tiešām darbībā. Tādas nebija, un līdz ar to bija tāds manāms stresiņš, un, ja es tā atskatos, vajadzēja to 3. dienu paņemt klāt. Man savukārt arī bija 2 pilnas dienas ar mūziķiem, ar ritmu sekciju. Pēc tam bija atsevišķa diena, kur nāca stīgu kvartets. Tad vēl bija atsevišķa diena, kur nāca saksofonists, un atsevišķa diena, kur nāca ģitārists. Tātad tās bija vairākas dienas, teiksim, 2 dienas pilnas un dažas pa dažām stundām. Tā norisinājās mans ieraksts saistībā ar vokālu. Tad, kad spēlēja ritmu sekciju, tad es biju klāt, es dziedāju visur, kas ir jādzied, ar potenciālu, ka šis vokāls varētu palikt kā gala variants arī albumam. Bet pēc tam klausoties, es sapratu, ka ir ļoti daudz, teiksim, tādas neprecizitātes. Un protams, mēs spēlējot kopā, tāpat mēs centāmies būt kopā, jo mūzikā tur bija daudz, teiksim, neritmisku lietu, kurus mēs rakstījām
bez tā saucamā klika, ar sajūtām. Un tāpēc vokāls nevienmēr bija tāds atkal ausī tik izcils priekš albuma, jo šis albums nav ar live sajūtu, ka tu esi live koncertā, bet tomēr drusciņi tāds apstrādātāks. Jā, līdz ar to es nekaunējos pateikt, ka es kaut kur esmu slikti iedziedājis. It īpaši improvizācijas. Mēs zinām, cik improvizācijas, teiksim... studijas apstākļos. Tas ir tik nedabiski. Tev ir 4 sienās tagad jāatrod enerģija un jālido kosmosā, un čiks tagad esi baigais meistars. Un tas ir ļoti, ļoti grūti. Un līdz ar ko tādas vairākas šaustīšanās, kad šis bija slikti, šitas galīgi garām, šitas šķībi, šitas man tur kaut ko. Un beigās sanāk, kad šo albumu es sāku rakstīt jau pagājušā gada, 23. gada augustā. Tās bija tās 2 veselās dienas, plus vēl mūziķi arī pabeidza sesijas. Bet vokālus es rakstu joprojām. Kā man ir kāds brīvs brītiņš, zvans. Šodien, jā. Un tam nav jābūt profesionālā studijā, es domāju, tādā ziņā, kad ir obligāts skaņu inženieris, obligātas. Tu vari viens pats sēdēt ar sevi, ar savām austiņām un rakstīt kaut vai miljonus reizes un nevienam nekavēt laiku un čibināt kā puzlīt, ja tev ļoti gribās. Viss process ir ļoti, ļoti dažāds. Man tas ir ievilcies no augusta ik pa laikam mazām pauzītēm, jo man nav tāda, teiksim, viena vesela nedēļa vai mēnesis, kad es varu veltīt tikai savam albumam laiku. Tur tie laika limiti un deadline arī ir. Jā, bet arī albuma koncepts tev atļauj tomēr gan pagarināt to, un kā jau tu minēji, ka tu raksti atsevišķi dažādu instrumentu partijas, ja, ka tev ir šī es varētu pat teikt tāda brīvība mainīt pat aranžējumus šur tur, pievienot kādu instrumentu. Protams, iespēja robežās, bet tavs ieraksts atļauj šādas izmaiņas. Jā, plus producēšanas procesā, tu saproti, ka ir kaut kādi tukšumi vai ir kaut kādas nav sajūtas, teiksim, un tad tu meklē, kur varbūt liekot varbūt klāt kādu elektroniku, tu vari veikt. Tas viss vēl ir tāds, tas visu laiku ir mainīgs process, tu nevari ieciklēties uz kaut kādu sākuma cerību, kādu tu esi ieņēmis galvā, un tad tagad līdz pat beigām ar klapēm uz acīm iet uz to noslēgumu, jo tā nekad nenotiks. Tu visu laiku, tas ceļš būs šitāds. Absolūti, un es ar tev tikai piebilst par to, ka atceroties tās savas 2-3 dienas studijā, kad man likās ārprāts, viss ir slikti, ko lai tagad dara. Jā, tās visas ir emocijas. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi sevi sagatavot mentāli visam šim procesam, jo mikrofons dzird visu. Jā. Mikrofons dzird visu gan vokālās tehniskās iespējās, gan arī emocionālās. Man vēl tikai viena piebilde. Es arī iedziedot vienu dziesmu no albuma, neteikšu kuru, bet iedziedot dziesmu no albuma, es saprotu, ka viņi ir savā būtībā nošu ziņā tik vienkārši, bet es viņu nevaru nodziedāt tā, lai man patiktu. Un es sāku raudāt, un es pateicu, viss, šodien es vairs neko nedziedu. Man vajadzēja 2 dienas, es saņēmos, ar sevi parunāju, ar citiem cilvēkiem parunāju, ar gudriem cilvēkiem parunāju. Gāju pēc 2 dienām ar svaigu elpu, svaigu prātu un iedziedēju to dziesmu. Jā, tas iekšējais kritiķis, viņš visu laiku klauvēs. Tas, ko es šajā punktā iemācījos priekš sevis un noteikti ieteiktu arī jums, kuri vēlas ierakstīt albumu vokālisti. Kas arī nākamais punkts. Jā, tas nākamais punkts. Patrenēties dziedāt studijas apstākļos pirms tam. Šeit mēs noteikti ar Rūtu esam dažādās pozīcijās, jo, manuprāt, tu stipri biežāk un ilgāk esi bijusi studijas dažādos apstākļos. Jā, bet šie apstākļi arī ir ļoti, ļoti dažādi, protams. Manā gadījumā tās ir bijušas pāris dziesmas ierakstītas, backvokāli, multenes, kaut kāds tāds koncepts, bet es nekad nebiju, teiksim, ilgstoši 1-2 no vietas dziedājusi studijā. Un es sapratu, ka es sevi nepazīstu šādā vidē. Liekas, ka tagad no jauna jāmācās dziedāt no jauna, jāmācās emotion delivery, kā nogādāt lietas, jo dzīvajā koncertā vienkārši strādā citi likumi. Jā, studija ir klupšanas akmens tam, ka tev šķiet, ka tu gribi koncentrēties uz tīru dziedāšanu, bet šajā gadījumā studija ir laba ar to, ka tu vari dziedāt, šķībāk, bet ar to piesātinātu emociju, jo to neviens tev nevarēs pielikt. Tieši tā, tad, kad es varēju kaut kādām dziesmām pārdziedāt lietas, es gāju tieši pie Paula Dāvja uz studiju,
un es galvenais tāda koncentrējos, lai viss ir. Un viņš saka, nē, dod emociju, jo dators tavus augstumus, ja kaut kur tu aiz emocijas uzšausi augstāk, izlabos. Bet dators... Jo tu tur kaut ko taupi, visu jā. Ar pietātību. Ļoti interesanti, un man tas bija ļoti konfliktējoši, arī, protams, skaņas apstākļi un tieši tā arī improvizācija, ja? Jo improvizēt, atļauties tādā vidē, džeza mūziķim, man liekas, pirmkārt ir ļoti organiski improvizēt, just koncertā, kad tu jūti uz skatuves kopīgu enerģiju, saspēli, tad tur tu esi būtībā ar austiņām un aiziet, lido kosmosā. Tas ir kā tāds eksāmens vai kaut kāds baigais showcase tāds, kad, uz dzīvības nāves jautājums, un tad kā tu vari sarunāt ar sevi, ka tas nav dzīvības nāves jautājums. Nesanāks, pamēģināsim vēlreiz, bet nav jādomā, ka tas viss būs tāds, tagad man ar pirmo reizi, jo tas jau nav varianti vai tam līdzīgi, man liekas, jo tu vienaldzīgāk uz to tieksies kaut kādā ziņā, jo tu neko neiemācīsies jaunu. Tik, cik tu esi prasmīgi, tehniski un jebkā citā emocionāli arī, tik, cik tu tagad tajā dotajā brīdī esi gatavs, tik tu arī būsi. Tu nevari pēkšņi pārcilvēcīgi. Protams, mēs nepārprotiet, mēs nemudinām uz to, ka tagad var iet studijā, iet dziedāt un šķībi vālēt un vispārējais. Man liekas, ka tā arī ir zinām problēma mūsdienās, kad jebkurš var iet studijā un šo te vokālu izlabos, tā varbūt arī cita tāda raidījuma tēma. Domas, ko fokusēties, ir vienkārši treniņš pie mikrofona, iepriekš kaut vai paņemt pāris sesijas ar skaņu inženieri, kaut vai cover versijas, padziedāt pie mikrofona, pierast pie savas skaņas, pie tiem instrumentiem, kurus tu vari izmantot studijā. Vispār man bija tāds interesants, tieši Covid laikā man bija interesants projekts, man piedāvāja iedzerāt vokālās partijas Laura Amanto kvarteta džeza albumā, kur tika dziedātas tautas dziesmas. Viņiem sākotnēji bija tikai instrumentālā versijas, un tad bija arī vokālās versijas. Un tā kā bija Covid un bija ļoti grūti norganizēt šo te ierakstu sesiju, es mājas apstākļos, man bija izveidota telpa, visa ar porlona skaņas slāpēšanas spilveniem. Ar spilveniem, visas sienas, un man bija tāda mana mazā studijas istabiņa. Un patiesībā es biju tik laimīga, jo es tur varēju nosēdēt entās stundas. Man viena pati, neviens man neko, man parādīja, kā darīt visu programmā, es visu pieslēdzu, pārbaudīju, vai man visi līmeņi, viss ir kārtībā, jo, varbūt tik tehniski es neesmu tik prasmīga, bet tāpēc es lūdzu palīdzību, lai man visu sareglē, un es tā kā ar to arī līdz ar to mācījos, un es klausoties sevi, dziedot sevi, pēc tam atkal atkārtot klausoties, entās reizes kaut ko dziedot, pārdziedot, es tā kā tu saki, es tevi iepazinu. Man tas bija vislabākā diena manā mūžā, kad es vienkārši ar sevi, ar savu balsi pavadīju laiku un klausījos, kas man patīk, kas man nepatīk. Varbūt pamēģināšu tā, te es pa daudz elpas vēl, te es pa maz elpas, te kaut kas man pietrūks, te kaut kas tā, te man nav sajūta, te man ir sajūta. Es tik ļoti ar sevi analizējos, un tas bija tik veselīgi. Es atceros, ka Maikls Džeksons, tas gan bija viņam koncertā, ka viņš izņēma ausis, viņš saka, es nevaru, man vajag, es sevi tur dzirdu pilnīgi citādāk, un man šķiet, ka es dziedu citādāk, un tas ir līdzīgi ar studiju. Ja tu uzliec ausis, ja tu uzliec abas ausis pie tam vēl, tu nedzirdi tā kā savu to īstās telpas balsi, un tev ir atkal pilnīgi citādāka tā fiziskā sagatavotība, jeb enerģija, kuru tu dod, vai tu kaut kā baidies, vai tu esi pa skaļu, vai tu esi pa klusu. Visas tādas vismazākās nianses ir momentā jāsaka, lai galvenais ir, lai tu jūties ērti. Tas atceries, ka tev bija ritīgi balss ciet? Ka mēs rakstījām vienu projektu, vienā diskā vokālus, un tev bija pilnīgi absolūti balss ciet. Bet, manuprāt, tu iedziedāji vienkārši. Un tad atkal ir jautājums, kādu efektu tev vajadzēja panākt. Tas, man liekas, ka dziedātājs vispār ir ārkārtīgi intuitīva. Nevēlt arī mēs, Rūta, ar tevi arī esam pasniegušas meistarklasi par tēmu dziedāšana kā psihofizioloģisks process, jo, lai arī cik mēs būtu advancēti savās tehniskajās iespējās, tehnika, dzirde, improvizācija, ļoti daudz šie te aspekti, kā mēs operējam ar savu instrumentu,
mūs tomēr arī ietekmē šie psiholoģiskie aspekti. Un tas ir gan hormonu līmenī, gan garstāvokļa, miegs, tur var turpināt. Jā? Tad balss nekad nebūs 100% prognozējums instruments. Jā, man ir bijis arī, kad es tagad rakstīju piebalsis, un tik būs, tik dziedās. Un man viņas, acīm redzot, bija nogurušas, un man vajadzēja ļoti, ļoti no nulītes līdz 100 pāriet skaļumā rū, bet man saslēdzās balsēts jau uzreiz no 20 vai 30%. Man nav tā kā no klusuma, bet tā kā un uzreiz, un es nevaru, un neko nevaru izdarīt. Es saku, es nevaru viņu nokontrolēt. Un nākamajā dienā aiziet un būt. Jā, vai pēc kaut kāda laika, kad es atkal, kad es pārbaudu, tagad es zinu, uz ko man ir jāsagatavojas, un es pārbaudu, vai esmu tam gatava vai neesmu gatava, bet tā var būt, tas ir mūsu instruments, kuru mēs nevaram, ģitāru mēs redzam, mēs viņu noskaņojam, mēs redzam, kad ar viņu viss ir kārtībā, vai viņa ir saplīsusi, vai viņa ir nogurusi. Bet balss ir tas, ko mēs izmantojam ikdienā. Man liekas, ka tāpēc par to varēs runāt mūžīgi, un tāpēc arī ir šis podcasts un daudzi citi, jo tik tiešām balss ir tāda vesela zinātne, ne tikai vokālajā mūzikā, vispār mūzikā kā tādā, bet vienkārši ikdienā. Taču arī, man liekas, ka balss visur, kur mēs arī lasam lekcijas, runājam storijus, iepazīstamies ar cilvēkiem. Balss ir tas instruments, kurš ir daļa no mums, un arī mēs esam mainīgi. Tāpēc trenējiet un iepazīstiet savu balsi arī studijas apstākļos. Ko mēs vēl mazu astīti pie studijas varam pielikt klāt? Manuprāt, ilgi nekavējoties pie šī punkta, vienkārši skaidri zinot, ka uz studiju ir jānāk gatavam. Un šeit šī gatavība, ko mēs minējām, gan tāda vokālā, bet tādā džeza mūzikas kontekstā, kad nāk, tāds barsa mūziķiem, skaidri aranžējumi, nekādas tur ņemšanās liekas studijā, varētu izdomāt jaunu partiju. Nē, protams, ja tu esi bagāts un tu vari noīrēt uz nedēļām studiju un tur dzīvoties lieliski, bet zinot, ka parasti laiks ir limitēts, netērēsim savu un otra laiku. Jā, tad ir variants arī, kad tiek organizēti mēģinājumi pirms šīs ierakstu sesijas, ja mēs zinām, ka mums ir, komplicētas partijas, tur kopā visādi akcentiņi un jāatrāpa, tad ir labāk nedaudz samēģināt pirms tam. Ko, dodamies tālāk. Let's talk money. Money. Jā, nauda ir tāds faktors, protams, kas albuma tapināšanā ir ļoti, ļoti svarīgs, bet nav jābaidās no tā, ka mēs varam lūgt palīdzību no dažādiem ārējiem resursiem. Protams, arī ir labi, kad pašam ir savi līdzekļi vismaz sākuma punktā, starta punktā, bet tas viss ir atrisināms, manuprāt. Jā, tāda budžeta lieta ir ļoti būtiska, jo ātrāk tu savu budžetu apzināsies, jo ātrāk tu sapratīsi, kā operēt ar to tālāk. Manā gadījumā es diezgan laicīgi jau budžetu biju sastādījusi tādā skaistā Excel tabulā. Un es redzēju, ka šī ir ļoti liela summa. Un, protams, es varu cītīgi krāt, strādāt, iet uz šo mērķi, taču es zināju, ka noteikti jābūt veidiem, kā to ātrāk izdarīt, kā šo te finansējumu savākt. Un manā gadījumā liels bija paldies jāsaka Valsts kultūra kapitāla fondam, kuri man atbalstīja finansiāli gan ieraksta procesu, gan arī pašu albumu izdošanu, fiziskos formātus. Un tas ir tikai viens no ļoti daudziem veidiem. Galvenais apzināties šo te budžetu, jo nedod Dievs, tu beigās esi mīnusā dēļ tā, nevis, ka tu nevarēji kaut ko izdarīt, bet dēļ tā, ka tu vienkārši nepadomāji par tādām lietām. Un cipari šajā tematā albums ļoti ātri salasās. Jā, varam pasaukt tikai pāris punktus. Tā pati studijas īrija ir nepieciešamība, mūziķi, kuri, ja nav tava grupa, tad tur var barterīts būt arī. Jā, protams. Bet var arī nebūt. Tad, protams, skaņa inženieris, mūzikas producents, dziesmas, ja jūs rakstat paši, vai jūs, piemēram, arī varat ierakstīt paši, protams, bet kādam šīs dziesmas ir profesionāli jāsamiksē, par katru dziesmu ir sava summa. Māsterings arī. Māsterings. Un tad ir jautājums, vai jūs izdodat šo disku fiziskā formātā. Tā ir atkal tirāža, vai tas ir kompaktdisks, vai tā ir plate. Albuma prezentācija.
Nu, tas jau ir tā kā... Tas arī ir jā, ja tu vēlēsi albumu prezentāciju. Bet arī digitāli, tad arī distributors maksās, jā, un dažādas lietas. Tā kā līdz ar to ļoti, ļoti svarīgi apzināties šīs izmaksu pozīcijas, un mēs nosaucām tikai tādu super bāzi. Super minimālo bāzi, ja tev, piemēram, ja tu to dari viens pats. Ideālākā gadījumā mēs zinām, ka, lai albums aizietu tautās un būtu veiksmīgs, būtu jāpiesauc kādi atkal profesionāli cilvēki, kas palīdz ar reklāmu un mārketingu un PR lietām. Tieši tā. Lai zinu, kur tam albumam vajadzētu tikt izskanējušam. Absolūti. Un arī pie albuma izdošanas, ja tu plāno arī kādu klipu, kādam singlam, tad arī tas iet pie budžeta. Drēbītes, fotosesija, cover, vāciņš. Vāciņa noformējums. Pie šī mēs arī piestāsim. Ko dodamies tālāk? Kad budžets ir sastādīts, un saprotam, ka tas ir ļoti liels, tad mēs dodamies uz tādu lielu arī jautājumu, kas pa ceļam arī man bija patiesībā viegls, bet es zinu, ka daudzi par to bieži vien domā, vai albums būs pašizdots vai ies zem kādas ierakstu kompānijas jeb labela. Jā, kāds labums vienam, kāds labums otram. Jā, manā gadījumā tas bija viennozīmīgs lēmums, ka pašizdots, jo mums Latvijā mums ir viens džeza ierakstu kompānija Jersika Records, kur ieraksta vinila plates, bet pirmkārt viņi strādā vairāk instrumentālajā džezā, un mums nav nekā cita. Līdz ar to mana atbilde bija pašizdots, un kādus es tam saskatu plusus, ka es pati biju tāda zināmā veidā savas laimes noteicēja, kalēja, visi lēmumi, man nevajadzēja vienam atskaitīties vai kā citādāk, tāda brīvības garša, bet, protams, ja es būtu bijusi zem kādas kompānijas, tad noteikti no manas puses investīcija būtu krietni mazāka, jo gan ierakstu process tiktu sekts droši vien un daudz kas cits, tirāžas. Es domāju, ka vairāk tādi tehniski un finansiālie atvieglojumi noteikti nāk, ja tev ir apakšā šis saucamais labels, jeb ierakstu kompānija, kuri tā kā tevi pārstāv. Tu vari nodoties vairāk muzicēšanai, un tev vispār nav jādomā par cipriem. Protams. Un tavā gadījumā, Rūta, tu arī pašizdod, vai ne? Es esmu par to domājusi, un visticamāk, kad es pie tā arī palikšu, bet es tagad negribu samalot. Tas ir tāds process, bet visticamāk, ka jā, jo, kā tu teici, Jersika Records izdod vinilu plates, bet, manuprāt, viņu arsenālā nav vokālā džeza mūzika. Līdz šim vismaz nav bijusi. Kas to lai zina? Vēl daudz skaisti gadi noteikti priekšā un tā. Bet mēs jau pieskarāmies, Rūta, tad digitāli vai taustāmi? Kā tu, jo par manīm skaidrs, es jau zināju, ka tas būs taustāmi, un es gribēju taustāmu disku, lai tā ir mana vizītkarte braucot tikties ar ārzemju partneriem, gan šādās konferencēs, gan arī tas varbūt pirmā albuma, pirmā bērniņa sajūta, kuru tu tiešām gribi ielikt arī tādā varbūt jautājums sajūtām. Tikai par to, vai, protams, ka kompaktdisks mūsdienās, kur tu viņu atskaņo? Starp citu, es varu padalīties ar ļoti interesantu tendenci, kuri joprojām ir aktuāla kompaktdisku sakarā. Šajā pašā Jazzheadā katru gadu braucot, tātad radiostacijas ir numur 1. Tas ir, es runāju tikai vienīgi par džeza tirgu, ja? Radiostacijas vēlas diskus, jo tas ir tā, kā viņu arhīvs veidojas. Tātad viņi ieliek, tiņš, arhivē, katalogā. Digitalizē. Jā, līdz ar to tas ir numur 1, tātad radio. Nākamais, Vācijā ir ļoti izteikti tieši joprojām kompaktdisku šī te lieta. Žurnālistiem, mēdījiem, kuri pēc tam arī raksta recenzijas, tiešām labprāt ņem šos te albumus. Šajā pašā konferencē cilvēki ir uztaisījuši QR kodu kartiņas, kurš aizvedīs gan digitāli uz albumu, gan uz tavu profilu. Man liekas, tas ir arī fenomenāls veids. Tas ir vienkārši tāds paša gribas varbūt arī jautājums. Un finansiāli apsvērumu jautājums. Jo mēs
ir kaut kāds minimālais skaits, cik tu vari kompaktdiskus tiražēt, vai ne? Tu nevari, piemēram, pasūtīt 5 diskus. Jā, es pat varu pateikt konkrēti, es printēju, starp citu, tā bija vesela arī tāda aptauja, saprotot, kur ir finansiāli izdevīgāk šos te diskus printēt, un arī katra lieta diskā, vai ir grāmatiņa, vai ir atvērums, vai ir vienkārši kabatiņa, nu, absolūti ļoti, ļoti dažādi aspekti, kas veidos to gala summu par diskiem, bet, ja nemaldos, labākais variants, ko es atradīju, bija BOD, kas ir Lietuvā. Es domāju, ka man šķiet, es lielākā tikai, ka uz Lietuvu sūta. Jā, un tur ir minimālā tirāža 150. Jā, tad zem šī skaitļa. Tev bija disks tātad ar grāmatiņu? Iekšā? Jā, man bija atverams disks, iekšā man bija vienā pusē pats disks, kompaktdisks, un tad man bija grāmatiņa. Un arī par grāmatiņas aspektu tad tur bija līdz 8 lapas pusēm tāda summa, līdz, teiksim, 12 lapas pusēm tāda, vai no abām pusēm, vai no vienas. Nu, tur bija kāda ļoti... tev bija viena diska pašizmaksas, cik tev sanāca? Dot es neesmu rēķinājusi, bet disku printēšanā es paņēmu 200 gabali, un man bija kaut kādi 1200, ap kaut ko tādu. Nu, tad 6 eiro pašizmaksas par vienu disku. Jā, nu tas ir manā gadījumā. Bija arī lētākas. Jā, tad bija arī lētākas opcijas, vienkārši kabatiņa ar bildi, tiņš un viss. Un tad ir, protams, jau kad ir 3-daļīgi un vispār ļoti, ļoti dažādi veidi. Bet nu, tas ir īsumā par mani, Rūta. Ko tu esi nolēmusi? Es sākotnēji arī domāju par kompaktdisku, bet tagad es sāku sliekties, jo mūzika, kuru es izdošu, viņa ir ļoti, ļoti interesanta. Es pat nemāku pateikt, nu, es tur redzu visu laiku bildi klāt, un es redzu kaut ko tādu meditatīvu, tāpat laikā, nu, tur būs riktīgs stāsta līnija, tur nevar viņu tā kā pārtraukt. Un tāpēc man kaut kā liekas, ka tā visa klausīšanās, viņai ir jābūt tādam procesam. Un tas process, es viņu redzu tikai vinilā. Ka katram nav mājās vinila plašs atskaņotājs. Es zinu arī, ka kompaktdisku atskaņotājs nav visiem mājās. Protams, ka šis albums būs Spotify un visās straumēšanas vietnēs, tas ir skaidrs. Bet, manuprāt, vinils, tas ir kaut kas, var ierāmēt un kaut vai ielikt... pielikt pie sienas. Nu, ir skaisti. Piemēram. Jā, protams. Tāpēc ir svarīgi, ka arī tas vizuālais noformējums sasaucās ar to mūziku, un man to ļoti gribās visu tādā, nu, atkal tajā tādā piedāvājuma paketē salikt kopā. Nevis tā kā vienkārši smukā bilde, teiksim, disks, un tad ir mūzika, bet ka tā mūzika ieiet platē, tā bilde virsū tai platei, un tas viss tā kā ir tāds viens liels šitāds te sabīdījums. Nē, tas ir mans sapnis arī ir par plati vinilu. Nu, vismaz šobrīd es uz to sliecos. Līdz ar to es absolūti atbalstu tavu izvēli, tas ir ārkārtīgi skaisti. Tāpat viss klausīsies datorā. Protams, bet tas ir ārkārtīgi skaists taustāms rezultāts. Un šobrīd tu vari teikt, ka tur vienalga, ka trendīgi vai nē, bet tieši šobrīd nāk šīs te vinilu plates atpakaļ. Man liekas, ir jāizmanto šis vilnis, kurā mēs esam šobrīd. Vinila vilnis. Bet, piemēram, Snarky Puppy koncertā. Jā. Viņi pārdeva plates. Vienas plates cena bija 60 eiro. Piemēram. Uz pusi dārgāk nekā koncerts. Jā, un tas ir ok. Protams, tas ir ok. Un tas, ka vinils, viņš vienkārši piedod to kaut kādu tai mūzikai, konkrētai mūzikai piedod smeķi, manuprāt. Ir mūzikas, kurām varbūt tas vinils pat nepiestāvētu. Es tā domāju. Tas ir ļoti, ļoti dažādi. Tu vari arī flashā ielikt savu mūziku un tirgot. Nē, šis ir absolūti... Bet tas nav obligāti. Taustāms formāts nav obligāti. Mūsdienās noteikti. Man liekas, ka tieši mūsdienas tieši arī ir pierādījums, ka tas taustāmais, nu tad parasti, ja ir šis taustāmais gala variants, tad tur ir noteikti iemesls, ko mākslinieks min. Tavā gadījumā šis stāsts, manā gadījumā man vajadzēja šo vizītkarti, lai es varu kā debijas albumu vest, un jums tas var būt mierīgi arī albums izdots digitāli, un tas absolūti lietas būtību nemaina. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu vēlmēm, no jūsu mērķiem uz šo albumu un arī iespējami. Par ierakstu mēs jau parunājām, par miksu masteru arī. Nu, varbūt īsumā uzkavējoties pie šīs sadaļas, jo tas var būt tiešām atsevišķs raidījums, iespējams pat ar viesiem, par miksu un masteru, ar ko tad tie atšķirās, bet
Kā tu izvēlējies, kurš to miksēs, vai tu esi jau izdomājis, kurš māsterēs? Man ir idejas, bet, protams, ka atkal skatoties no žanra, ir jāizvēlās tāds cilvēks, kurš miksē tavu žanru, kurš pārzina, teiksim, instrumentu līmeņus un ir tā drēbe ausīs, kā saka. Jā, absolūti. Nu, teiksim, katrs, man liekas, arī specializējas savā tomēr jomā, un viņš nevar ar savām ausīm, profesionālām ausīm, viņš nevar visu mūziku pēkšņi pārklāt, manuprāt. Protams, ka visi var samaksāt visu. Jautājums vienkārši kā, un kā tu vēlies, un kā tu to izproti vai saproti, kā salīmeņot tā, lai arī tev patīk. Absolūti. Un lai nav auzas. Jā, pie šī punkta gribēju pieminēt, ka man ar šo nekad iepriekš nebija bijusi saistība tieši ar miksēšanas un masterēšanas jautājumiem, cik varbūt kaut kādiem pāris ierakstiem, ko es biju pirms tam veikusi. Pirmkārt, es runāju par to ar vispār ar vairākiem cilvēkiem par to runāju. Un mana skolotāja Anna Polijā, kad es viņu runāju, viņa man teica, Santa, tavs uzdevums ir uz mūsu nākamo tikšanās reizi ar viņu vienkārši atnest 5 džeza ierakstus vai albumus, kuri man patīk. Un es tā arī izdarīju, un tad mēs analizējam, kas tev patīk šajā skaņā. Vai tev patīk tas, ka ir viss ļoti dzidrs, vai tev tieši patīk, kad viss ir tur tādā vai respektīvi, tā doma, uz ko viņi mani vedināja, kāda ir tava gaume, tā tava dzirdes estētika uz ierakstiem. Jā. Un man tas ļoti palīdzēja. Materiāli, kurus biju atlasījusi, viņi man tiešām ļoti palīdzēja vispār saprast, ko es klausos. Kas nepatīk. Jā, jo tad, kad mēs klausamies mūziku, mums, šis man patīk, šis manuprāt, tā miksēšana arī ir gaumas lieta. Nevar pēc viena zīmoga visu džeza mūziku samiksēt. Tas nekad tā nebūs. Tā ir tāda māksla. Tā ir absolūti māksla. Bet es domāju, ka mums kā vokālistiem šajā gadījumā, mēs nevaram līst tajā laukumā, kur mēs neesam miksētājs, mēs esam izpildītāji. Un tas, kas to dara profesionāls cilvēks, kurš ar to nodarbojas. Un, manuprāt, tas, ko mēs varam pēc tam pakomentēt, ka varbūt, manuprāt, tur to var tā, vai tas ir par asu, vai tas par skaļu, bet tas ir tikai vadoties pēc profesionālā vidē. Tu nevari prasīt mammai vai omai, vai tev patīk. Viņai vienmēr patiks. Tu pāris gadus atpakaļ izdevīji singlu tādā populārajā stilistikā. Kā tev ar to gāja? Tur ir pilnīgi cita drēbe. Citi likumi. Varbūt padalies, kā bija tādā kontekstā klausīties miksus, jo tur ļoti daudz arī tomēr producēšana tika iekļauta. Jā, bet zini kā, ja godīgi, es nepiesienos miksam, teiksim, es neklausos viņu viena pati. Es klausos viņu kopā vēl ar mūziķiem. Es varbūt aizsūtu dažreiz paklausīties, piemēram, kādam citam profesionālam producentam vai mūziķim. Paklausīties, hei, vai tev patīk šis miks? Vai tam pašam skaņu inženierim kādam es aizsūtu, hei, vai tev kaut kas necērtās ausīs, vai kaut kas varbūt... Un patīk, nepatīk. Un es savalkos tos viedokļus, profesionālos, objektīvos viedokļus, un es varu no tā izšķetināt, pievērst uzmanību kaut kam, ko varbūt manas ausis jau sen ir notrulinājušās un nedzird. Manuprāt, ka tikai tad tu vari atkal objektīvi uz to paskatīties. Tu pats sevi, mēs atgriežamies pie tā punkta, mēs paši sevi nevaram. Tāpēc, ka ko mēs klausīsimies, kā mana balss tur izklausās. Mēs varbūt nedzirdēsim, ko bungs dažreiz dara. Tāds egocentrisks. Labā nozīmē. Katrs jau klausās uz savu to specifiku. Tieši tā. Tāpēc arī, kad es pirms domāju gan par miksu masteru, bet par šo te, tas, kas man ļoti pietrūka un ko es noteikti savu nākamo albumu darīšu, man būs ieraksta producents. Cilvēks, kas ar skaņu inženieri sēdēs ieraksta laikā, uztvers kopējo ainu, paspilgtinās varbūt kaut kur emocijas, bildes, sajūtas, jo, godīgi sakot, tā skraidīšana no būdes, visu laiku klausīties, tu nedzirdi to. Es esmu bijusi klāt vienā ierakstā, kur viena dziedātāja rakstīja savu albumu Latvijā, un viņai bija pieaicināta klāt vokālā pedagoģi, kas sēdēja.
un viņa bija tā, kur pie skaņu inženiera sēž un saka, nu, šito frāzi tur tā pamēģinām šitā. Un, manuprāt, tas ir ideāls variants, ka tev ir cilvēks no malas. Protams, ka tu vari, nu, tā kā tev ir arī, tu nevari tā kā zombijs pakļauties visam, ko tev saka, bet kaut kādā mērā notiek vismaz kaut kādas prāta vētras. Jā, un tu neesi arī objektīvs tajā brīdī. Tu tomēr studijā koncentrējies uz savu lietu. Tu nedzirdi, kā šajā brīdī bass saspēlējas ar ģitāru, jo vispār bunga iedeva šādu akcentu. No malas, tu esi iekšā. Jā, līdz ar to ieraksta producents, tas tādu maz piebildu no manis. Tas būtu ideālais variants atkal. Bet tāpēc jāatrod tāds dombiedrs mūzikā, kam tu varētu uzticēt. Jā, vai tev ir kāds mentors vai... Jā. Vēl mazs punkts par tēmu autortiesības. Es domāju, Santa, ka par šo mēs noteikti uztaisīsim atsevišķu epizodi. Es domāju, ka arī jums, klausītāji un skatītāji, šis varētu interesēt, tīpaši tiem, kuri sāk vai vēlas izdot savu mūziku, kas ir autortiesības, kura iestāde Latvijā par to atbild un kas vispār ir jāzina par šo lauku. Jā, albuma sakarā? Albuma sakarā, tad autortiesības tiek, teiksim, paceltas tādos jautājumos, ja tu neieraksti A savu oriģinālu mūziku vai B savu oriģinālu tekstu. Manā albuma gadījumā viss bija oriģināls materiāls, izņemot divas dziesmas. Varbūt kāds, teiksim, muzikāls, nevis miksējums, bet, teiksim, aizgūta kaut kāda instrumentācija vai aizgūts kaut kāds ieraksts no kāda cita. Tā arī var būt. Piemēram, tu ieliec kaut kādu prezidenta balsi savā tādu dziesmā. Citātu referenci, sapratu. Okay. Manuprāt, ka uz to arī ir autortiesības. Jā, par to es nezinu. Interesanti. Vai kaut kāda radio vai TV ziņu citāts, piemēram, kur kāds kaut ko runā. Tā kā citiem zēniem bija. Piemēram, jā. Manuprāt, ka tas arī ir tā kā aplikts ar autortiesībām. Kurā gadījumā tā bija lieta, par kuru es ļoti neiespringu, zinot, ka lielākā daļa man būs oriģināla mūzika. Bet vienas problēmas gan man bija, un tas bija sakarā ar Čārlza Bukowski tekstu, jo es biju uzrakstījusi kompozīciju ar nosaukumu Bluebird un izmantoju šī dzejnieka tekstu. Un es par to līdz pat pašai pēdējai dienai, mēnesim, teiksim tā, nebiju aizdomājusies par to, jo, protams, ir ļoti prāts pārņemts ar daudz ko citu. Un pie kāds man rezultēja pie tā, ka pāris nedēļas pirms albuma jau sūtīšanas uz tipogrāfiju, es saprotu, ka man nav autortiesības, nevaru akalā piereģistrēt šo te dziesmu, jo man nav piešķirta autortiesība lietot šo te tekstu. Šīs dzejnieks ir jau miris, taču tad es zvanīju uz izdevniecību, gan uz Baltijas pārstāvjiem, pēc tam uz Ņujorku. HarperCollins šitie izdevēji, un viņi teica, ka viņiem ir lielākā daļa Čārlza Bukowski autortiesības, bet tikai ne šai dzejolim. Un viņi teica, šīm ir piešķirta viņa sievai. Tad šīs autortiesības bija. To sievu man bija to sievu vārdā Linda Bukowski. Wow. Tas bija ārkārtīgi mokoši. Man palīdzēja, starp citu, Arta Jēkabsone ar saviem kontaktiem Amerikā. Arī beigās dabūja rokā? Beigās es viņai 2 nedēļas no vietas zvanīju uz Losandželosu, gaidīju pulksteni, kamēr viņai ir normāls, adekvāts rīts, man nakts. Un pie kā tas beidzās, man viņa nepacēla klausuli, droši vien dēļ tā, ka svešs numurs no Eiropas zvanīja. Es viņai biju arī īziņas rakstījusi un ēpastus, bet viņa pacēla Richardam Kolmanim. Un viņas atbilde bija ļoti vienkārši, ka šo dzejoli neviens un nekad neizmantos, un ja tiks izmantots, tad nāksies sazināties ar viņas juristiem. Un tā es gandrīz, ja es nebūtu šo soli izdarījusi, es būtu tikusi iespējams pie milzīgas tiesas prāvas Amerikā dēļ šīs likumdošanas. Bet tu neieliki to dziesmu, jā? Absolūti nē. Es vienkārši gaidu to brīdi, ka mainīsies situācija, varbūt autortiesību turētājs mainīsies. Bet kā pasties tā? Vispār pat neiedomājas, ka kaut kas tāds. Pilnībā. Tā kā, mīļie, tas ir tāda mācība, ko es no sevis varu nodot. Jā, man atkal tas tūlīt jau ir uz sliekšņa gaida, jo faktiski visi dziesmu teksta autori, dzejnieki ir latvieši. Un, protams, daži jau ir aizsaulē, bet daži ir pat jauni samērā. Un no tiem jau arī jāprasa. Notiks lielais ceļš, sarakste un rokās ķeršana, lai
tiktu izsniegts atļaujas. Jā, tā kā autortiesības ir svarīgs punkts, par kuru nedrīkst aizmirst. Jā, ja oficiāli grib izdot albumu. Neliels punktiņš par dizainu, jā, teiksim, ir šis te albuma fiziskais formāts, bet arī digitālais. Jā. Tad, kas ir svarīgi, tev šobrīd domājot? Bet tas atkal ir ļoti, tas var būt arī vispār bezbudžeta projekts. Tu vari ņemt, ja tu esi radošs cilvēks, tu paņem jebkādu savu bildi, uztais pārtais, kādu tev vajag, atkal savienojot to ar albumu sajūtām, kā tev šķiet, kā ir. Tu vari likt arī, protams, tu nevari likt svešu bildi, jo tad atkal būs autortiesība problēmas. Ja? Bet savu bildi vai sevis darinātu kaut kādu māksliniecisku, jebkādu, kas ir tava, neviena cita, tu vari brīvi rīkoties. Manuprāt, ja tu māki arī zīmēt, rakstīt, uzrakstīt burtus, ciparus un vēl visu kaut ko. Bet, protams, tu vari arī organizēt profesionālu fotosesiju, stilistus un veselu komandu, kuri tad izveidos tavu vizuālo vai albumu vizuālo tēlu. Mēs tuvojamies beigām. Albums ir ierakstīts, nomasterēts, nomiksēts un visā citādi. Gatavs doties. Gatavs, jā. Kā lai mēs to varam aizvest tāpat tiešā līdz klausītājiem, varbūt, ja mēs skatāmies tādā digitālajā vidē, kurā mēs būtībā dzīvojam šodien? Tur mums palīdz veikals Palīgi Rīgas, un to sauc distribūtors. Jā. Tie gan ir vairāki varianti. Ierakstot Googlē šo te vārdu, atrodās vairākas mājaslapas, kuras piedāvā, teiksim, savus pakalpojumus, kurā tu ievietojot savu mūziku, sarakstot visu nepieciešamo informāciju, viņš cilvēks, respektīvi, dators izdara savu un caur vadiņiem aizvada tavu mūziku uz visām straumēšanas vietām. Tev tas nav jādara katrā atsevišķi, katrā pasaules, teiksim, straumēšanas aplikācijā, kas mums ir pieejama, bet to izdara viens šis te distribūtors, tas centrs, kurā tu ievieto visu info, un viņš tālāk to aizpludina pa visurien. Un labā ziņa, ka tieši šis punkts no visa lielā albuma stāsta ir arī finansiāli tāds pateicīgākais. Jā, tad tie nebūs tagad 1000 eiro, lai tava mūzika kaut kur aiziet. Tie pāris desmiti, jā, kā pie kura, bet būtībā tā. Es izmantoju priekš savu albumu DistroKidu. Tas ir visērtākais. Jā, bet cik es ar kolēģiem runāju, katrs nosauc beigās savu, un līdz ar to, arī gaumas lieta, un vai es nākamreiz viņu izmantošu, tikpat labi arī pamainīšu. Bet tur noteikti atkal var pierakstīt vai uzrakstīt kādam, kuram ir albums, kuram ir ar to bijusi saistība, un viņš noteikti var atkal dot padomu, kur un kā to labāk, vieglāk darīt, varbūt dot vairākus variantus. Jā, bet nekādā gadījumā nedariet katrā atsevišķi neievietoja. Tas būs tik laikietilpīgs process, ka cik labi, ka ir izdomāts šis viena platforma, kurā visu viņš tad arī nomenedžē. Jā. Tu nomenedžē. Džeza mūzika diezgan nepopulārs jautājums, bet man tomēr gribās teikt, ka paliek ar vien populārāks. Popmūzikā tas ir skaidrs, ka tas jau no sākta gala bijis aktuāli. Videoklips. Domas? Atkal budžets, tavas vēlmes, tava vīzija. Te var būt atkal vairāki punkti. Tu vari taisīt liriku video. Bet kāpēc vispār vajag video, tavuprāt? Kaut kad, man liekas, tāds priekšstats ir radies, un es domāju, ka mūsdienu digitālajā pasaulē mums patīk klausīties mūziku ar acīm. Diemžēl vai par laimi, bet bieži vien šī bilde paspilgtina mūziku vai otrādāk. Un manuprāt, arī tas notur cilvēku uzmanību. Viņš ilgāk kaut kam pievērsīsies, skatoties uz kaut ko, kas viņu ievilina, kaut ko interesantu, kas viņu ievilina, un varbūt arī raisa kaut kādas fantāzijas. Bet tas atkal nav 100%. Piemēram, ja mēs atveram Spotify, mēs arī redzam, ka tur ir tagad tie 5 vai 7 sekundžu videoklipi, kurus tu vari ielikt. Vai Instagramā ielikt kaut kādas maziņas. Un tev nav jābūt tur ārprātīgi sarežģītam klipam. Ja? Tur ar kaut kādiem, es nezinu, tagad ir mākslīgais intelekts. Ja? Tagad ir dažādas programmas, kur tu pats vari tik vienkārši uztaisīt jebkādas vizualizācijas, kādas tu vēlies. Tu vari pats filmēt sevi. Ja? Tu vari ar draugiem kopā filmēt
filmēt, tu vari taisīt video klipu no saviem video materiāliem, kas tev ir arhīvā. Tu vari likt bildes, tu vari likt ārprāts. Ir tik daudz iespēju, kur tu vari ķimerēties, lai uztaisītu video klipu. Bet, protams, ka tu to vari atkal prasīt profesionāli komandai, kuri ir video klipu filmēšanā specializējušies. Šeit ir vairāki tādi vārdi, un, protams, arī izmaksas katram ir ļoti, ļoti atšķirīgas, sākot ar to specifiku, kuru tu gribi. Ja tu tur gribi kaut kādu gaisā lekt, karāties vai ugunis, vai lokācijas, tērpi, dūmi, vējš, gribi stilistu, tev ir fotogrāfs vēl, tev ir asistenti, tev ir operators ar asistentiem, tev ir tur ģenerators, vai ja tu esi kaut kur nav elektrības, tev vajag to elektrību, tev ir laikapstākļi, tev ir lokācijas, tev ir ēdienas, pusdienas, tev ir gaismas, tev ir tērpi, tev ir grimētājs, kas visu laiku ir klāt. Un, respektīvi, ja tu vēlies, var iesaistīt ļoti daudz cilvēku. Tu vari filmēt klipu ārzemēs. Ja? Tur var būt viss kaut kas. Atkal jautājums, kas sasaucās ar kādu tavu albumu singlu, kuru tu varbūt vēlēs kā tādu pirmo pavasara, es gribētu teikt, vēstnesi, bet albumu vēstnesi izdot. Jā, ir svarīgi atkal pasēdēt un pafunktierēt, kas ir tas, kā un ko tu redzi. Un pēc tam uzzināt, cik tas maksā, un tad saprast, vai tu to vari atļauties vai nevari, vai tu tomēr, uztaisi tikpat efektīvi klipu, var uztaisīt arī mākslīgais intelekts. Un arī par mazākām naudām. Mēs albumu sakarā nevar nerunāt par naudām. Tas kaut ko maksā. Es taisīju dziesmai Soli tuvāk, kas ir tāda populārā deju mūzika. Tas bija, šobrīd ir bijis mans dārgākais klips, un es arī tam meklēju palīgus, kuri man palīdzēja finansēt šo klipu, jo es viena pati tajā laikā to nebūtu varējusi pacelt, tā teikt. Bet es par gala rezultātu biju visnotaļ priecīga. Bet atkal, es nevarēju skatīties šo klipu ar klapēm uz acīm, jo priekšā bija dažādi šķēršļi. Piemēram, es nebiju trenējusies zem ūdens peldēt ar kleitu, līdz ar ko visi tie kadri, kur es tur zem ūdens mēģināju peldēt ar kleitu, man tā kleita tur sapinās, es tur nogrimu un es tur visur izsos. Bet beigās ielika klipā? Tur bija tāds triki, kaut ko bišķiņi varēja, bet ļoti, ļoti maz varēja izmantot, jo mums bija plānā, ka tur daudz vairāk ir skaistāk kadri zem ūdens, bet viens puisis, operatora asistents, viņš beigās vilka to kleitu un leci tai basēnā, un tad vismaz centās noķert, kad smuki viņš ielec tā kā to ņur, jo es jau tikai ar kaut kādu aizspiestu degunu. Tas izstījās ļoti slikti. Un arī ir, es domāju, ka tie, kas filmē klipus zem ūdens, viņi tam trenējās. Piemēram, avatārā. Davai ātri, metamies iekšā. Es tiek grimstu nost, es nevaru. Tā kā jā, bet process bija visnotaļ interesants, aizraujošs. Un jā, es biju paņēmusi producentu komanda, tā bija vesela. Komandu, jā, tas bija AI Productions. Un es sapratu, ka es vienu pat ar savu domu galvā, kā es to vēlos redzēt, netikšu galā, tāpēc es paņēmu cilvēkus, kuri man palīdz. Un es par to esmu ļoti priecīga un apmierināta. Man nebija jādomā ne tur par tērpiem, kurš izņem, ne par mums bija piesaistīt dažādi atbalstītāji. Mums bija alfā naktī, mēs filmējām. Tādas lietas, kuras es nevarētu pati sarunāt. Un šis ir labs punkts, Rūta, ko tu mini, ka nevajag kautrēties prasīt pirmkārt palīdzību, un otrkārt vienkārši apsvērt pat iespēju, ka tu varētu arī kādu noalgot šajās te pozīcijās, un tad arī, protams, tas izrietot no budžeta un vispār ļoti daudziem apstākļiem, jo tu nevari viens par to domāt, un man liekas, tāda veida vispār projektos kā videoklips un vispār albuma relīze, mediju plāns un viss jau, kas notiek tajā brīdī, kad mēs tuvojamies satikties ar klausītāju, bez komandas nevar. Es ticu, ka kādam varbūt ir tāds apslēpts talants, ka viņš var visu izdarīt viens pats. Es pieļauju, ka ir tik ļoti, ļoti varoši un ambiciozi cilvēki, bet, piemēram, es personīgi, ja galvā es zinu, kā to tā kā var izdarīt, bet es dzīvē
es atzīstos, man nav uz to ķēriens. Man nav uz to ķēriens, jo man paiet ļoti ilgs laiks, kamēr es kaut ko dabūju gatavu. Dabūt gatavu es varu, bet es zinu, ka ar cilvēkiem, kurus es laika gaitā mēģinu dabūt tā kā šajā projektā, ja kā projektu vadītājs un palīgus, tas visnotaļ beigās man atmaksājas tādā ziņā, ka tas ir laiks, kuru es atkal neesmu iztērējis, sēžot pie datora vai pie telefona, runājot kaut ko, jo man uz to nav ķēriens. Jā, un arī tas, ko es pieņemsim, arī novēroju, arī man nebija tur ekstra liela komanda, bet es biju tomēr saņēmusies uzrunāt sev apkārt talantīgus cilvēkus, kuri atsaucās manam aicinājumam un idejai un varbūt palīdzēt, kas viņiem ir viegli. Kas, pieņemsim, tu teici, rakstīt ēpastus, zvanīt, tev tas ir grūti. Kādam tas ir dabiski. Ko tur 5 minūtes un tu uzraksti? Un tādā veidā, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi vispār uzticēt kaut kādas lietas, jo, es vienkārši ļoti daudz pati darīju. Vienā brīdī es saprotu, ka es to vairs nevaru izdarīt. Un tad, kad jau piesaistīju cilvēkus, kas man palīdzēs tādā komandā, kaut vai uz albumu izdošanu, vai arī šobrīd jau ejot tālāk uz mērķiem, es saprotu, ka tajā multitaskingā es pazaudēju savu kvalitāti. Tu tik ļoti daudz kur izdalies, un, piemēram, manā gadījumā pat, ja es daudz ko arī kaut kā arī varu saņemties izdarīt, es saprotu, ka no tā nav nekādas jēgas, jo es esmu visur un nekur, un es neesmu tādā fokusā uz, teiksim, lietām, kuras man, pieņemsim, vieglāk padodas, ātrāk. Bet tajā pašā laikā, piemēram, tev ir vērts vispār skatīties komandas meklējumos un komandas virzienā, ja tu esi produkts. Jā, ja tu esi tādā show biznesā, vai vienalga, vai tā ir džēza mūzika, vai pop mūzika, vai opera mūzika, vienalga, industrijā kā tādā, ja tev nav tā sava pakete, ja tas savs produkts, tad pa lielam tur ļoti grūti būs kādu ieinteresēt ar tevi sadarboties. Tieši tā, lai tad objektīvi sevi paskatoties, kādēļ, vai kāds strādājot ar tevi, arī var gūt labumu. Bieži vien tiešām tas ir tāds emocionāls labums, pieredze, vispārējais, bet ja mēs ejam jau pie tādiem jomas profesionāļiem, tad noteikti tev jābūt tādā pozīcijā, ka tu jau esi kā tāds produkts, kurš jau var startēt kaut kur pie cilvēkiem. Un par šo mēs īstenībā runājām detalizētāk arī pirmajā sezonā, kad pie mums nāca menedžeri. Jā, pareizi. Mēs runājām par to, un tur atkal pierādās tā taisnība par to, ka mēs nevaram tā lidot, man ir foršas dziesmas un man ir albums. Nē, man ir vīzija, un es gribu pateikt to, lūdzu, redz, kur mana soma ar visiem maniem, tā kā, visi mans info, dariet ar to, kā jūs to mākat izdarīt, jo es gribu dziedāt, piemēram. Ja? Tas būtu ideālākais variants. Protams, Latvijas apstākļos mēs ļoti daudz ko daram arī paši, ne tikai dziedam. Jā. Tā tas ir, bet kaut kādā ziņā es to redzu arī kā tādu pirmo ledu, kas tev ir pašam jāizlauž. Ja tev ir iespēja strādāt jau no sākta gala, apsveicu, brīnišķīgi, tiešām apskaužami, bet, man liekas, kaut kāda zināma atlase arī noteikti tajā brīdī, kad tu tā kā, ja tu ar paša spēkiem to pirmo mazo uzrāvienu, nevari sasniegt jautājums, vai tieši tāpēc, ka tev vajag to palīdzību burtiski, vai iespējams ir vēl kaut kādas lietas, ko pašam uzlabot savā projektā. Jā, bet mēs arī runājam par to, ka tikai no kļūdām jau arī mēs saprotam, ko mēs darījām nepareizi vai ko mēs darījām pareizi. Tāpēc ir vērts arī tad, kad albums, teiksim, tad, kad tu ieraksti albumu, bet vēl neesi viņu samiksējis, tad jau tu vari pāanalizēt, kas bija labi, kas bija slikti. Tāda pašanalīze, procesa analīze, vai tad, kad tu izdod albumu, tu arī nevis dzīvo peldi mākoņos, man tagad ir albums, tik būs, bet apsēdies sapulcē vai ar sevi vai ar saviem komandas biedriem, pāanalizē, kas bija labi, kas bija slikti, ko vēl var darīt, ko nevajag darīt, kur šī mūzika piestāvētu, kur labāk viņu nevajag tā kā bāzt, likt. Ja? Tur visu laiku ir tādas sarunas, ļoti daudz. Man patika viens reels bija Instagramā, es uzgāju, kur Taylor Swift saka, būtu jau forši, ka varētu tā soli pa solim izdot singlu, kļūst slavens, top 1 albums. Perfektā formula. Viņi saka, bet nekā tā, 99,9% tā nenotiek. Tas nav tāda viena formula. Tas viss ir tikšanās, analizēšana,
izdarām kaut kas nesanāca, kaut kas sanāca. Labi, ejam tur, kur sanāca. Labi, tur atkal nesanāk, ejam atpakaļ. Un tu visu laiku tā kā tādiem šaha kauliņiem ļoti mainīgs process. Jā, un tu meklē tos pretiniekus savus labā ziņā, vai tu kauji, vai viņi tevi kauj, bet visu laiku notiek tāda šaha spēle. Un tāpēc arī tu tikai pēc tam kaut kā izdarot secinājumus, tu vari doties tālāk. Nevis tu vienkārši dur. Nu, tā kaut kā. Man patīk tā doma. Laba doma. Laba nobeiguma doma. Laba nobeiguma doma. Mēs tūlīt jau esam finišējuši. Vēl mazs punkts - albuma prezentācija. Arī garš temats, bet īsumā. Vajag vai nevajag? Albuma prezentācijas, domāju, ka noteikti vajag. Singla prezentācijas, manuprāt, nevienmēr. Albuma prezentācija gan, man liekas, tāds skaists notikums, arī īpaši pie pirmā albuma, tāds emocionāli pacilājošs un arī tāds atskaites punkts. Man liekas, noteikti. Ja ir iespēja to darīt... Un tur atkal nav nepieciešams Arēna Rīga īrēšanas. Piemājas bārs, tas var būt jebkur. Mums ir tik daudz kontakti vai draugi, vai atkal tas pats barter variants. Tas var būt jebkas, jebkura vieta, kafejnīca, bārs, ja ir silts laiks kaut kur ārā, jebkur. To gan var atrisināt. Un albuma prezentācija, parasti jau tā mēdz teikt, katrs panākums ir jāatzīmē, katrs kaut kāds solis augšup ir jāatzīmē, ir tā kā sevi ar to jāapsveic, jāļauj dalīties priekā arī ar citiem, un tad atkal nākamajā dienā apsēsties tā, ko darām tālāk. Viss prieki beidzās, ejam tālāk. Tikai piemetinot vēl klāt, ka arī savā albumā es izmantoju prezentācijas koncertu kā iespēju pulcēt mēdījus vienā vietā, kas arī svarīgs brīdis, lai tavā relīzes, respektīvi tavā izdošanas brīdī albuma maksimāli visi skatu punkti ir uz tevi vērsti no dažādiem mēdījiem, no dažādām platformām, un prezentācijas koncerts ir tāds foršs saviesīgs pasākums, kur visiem satikties un šumēt. Laikam jau nav jēgas rādīt albumu mammai, kurā tu esi ieguldījis lielu naudu, lielu laiku, daudz laika sava, un beigās par tavu albumu neuzzina tieši neviens, piemēram, cilvēks. Ja? Albums nav gluži tāds, ko paliek ģimenei Ziemassvētkos zem eglītes, bet tas ir tāds drusiņ, manuprāt, nopietnāks pasākums. Un tā ir atkal atsevišķa sadaļa, kā tu spēj šo albumu iestūrēt lielajā dzīvē. Tas jau ir tāds pamat uzdevums albumam, sākt savu dzīvi, ceļojumu, rotāciju, sadzirdēšanu. Jā, tā ir atkal tāda, jautājums, droši vien komandas jautājums, lietpratēji jautājums. Kā laist albumu tautās visburtiskākajā tās nozīmē? Man liekas, ka tu esi mūs ļoti dabiski aizvedus pie mūsu noslēdzošā punkta, kas ir albuma nākotne, jeb mērķis, ko tālāk. Līdz tam mēs esam nonākuši, kādi vispār ir tie varianti, ko tas albums tev atnes? Jā, jo atkal žanrs. Jā. Kurš šis žanrs ir, kam viņš ir vajadzīgs, vai kam viņš nav vajadzīgs, vai kam viņš varētu būt vajadzīgs. Atkal dažādas sadarbības. Jā, turpinot, atkal tāds vai sociālo tīklu plāns, vai mēdīju plāns, vai jebkāds plāns, kurš palīdz tavam albumam, tikai tagad viņš ir vispār piedzimis, un viņam ir jāsāk mācīt lielā dzīve. Ja? Vai tie ir žurnāla intervijas, vai tās ir vispār recenzijas par albumu, vai tas ir prezentēt savu albumu kaut kāda cita pasākuma ietvaros. Ja? Vai tas ir tā kā tu brauc uz lielu konferenci un rādi savu albumu visiem, kuriem tas interesē, vai varbūt dažiem netik ļoti. Bet tas notiek, ja? Jo savādāk šie cilvēki nevar uzzināt par tavu albumu, jo viņš stāv tavs mājas plauktiņā skaisti. Interesanti, kur tavs albums tevi vedīs. Mēs noteikti sekosim līdzi. Starp citu, datums ir nolikts? Gada izskaņa. Tātad šogad mēs dzirdēsim Rūtas albumu. Es to skaļi pasaku, jo tas ir mans deadlines. Tieši tā, pie punkta atgriežamies. Bet pie tādas albuma nākotnes un vispār, ko tālāk pēc albuma darīt,
tas mans fokus šobrīd ir, kā es to cenšos izmantot līdz ar izdoto albumu, izveidot albuma tūri. Un šobrīd tas varbūt tāds, ko tu jau minēji, tas, ko es Jazzheadā darīju, un tā es cenšos maksimāli albuma materiālu vispār sevi iepazīstināt ar jaunu auditoriju, iespējams tādā Eiropas kontekstā, un man liekas, ka tas arī tāds viens no labiem punktiem, ko albums tev var spērt tādu soli jaunā klausītāju pulkā un arī tādā tūres ietvarā. Bet Latvijas kontekstā svarīgi ir albumi arī, piemēram, iedot uz tiem apbalvošanas pasākumiem, kādas mums ir mūzikas apbalvošanas ceremonijās, kurās tiek varbūt pat dažreiz iepazīstināti cilvēki, auditorija ar pavisam nedzirdētiem jauniem albumiem, kuri, teiksim, tiek izdoti pēdējā gada laikā. Jā, tā kā tās iespējas albumam pēc tā izdošanas dzīvot savu dzīvi ir tiešām vairākas. Galvenais ir uz to likt tādu fokusu. Tā kā tur Rūta minēja, ir šie šaha kauliņi, kuri ik pa laikam pamainās, un mums ir jābūt elastīgiem, brīdi pieņemošiem, un galvenais atbildīgi soli pa solītim iet uz tālākiem mērķiem. Šis ir vēl viens labs mums jau bija vairāk labi nobeigumi teikt. Otrā sezona iesākta gruntīgi. Mums ir ko teikt, mums ir sakrājies ko teikt, un es ceru, ka jums ir sakrājies ko klausīties, ka jums ir kāre pēc jaunas informācijas, vai varbūt arī informācijas, ko jūs zināt, bet vēlreiz varat atkārtot, vēlreiz varat izkonspektēt sev, nolikt plauktiņā tiem, kuri tūlīt grib ķerties pie sava debijas albuma cepšanas. Galvenais ir neapstāties un pa maziem solīšiem turpināt iet un darīt. Un tas ir tas, ko arī mēs solāmies darīt otrās sezonas laikā, jo mums ir sakrājušies pa šiem te gan 2 gadiem un arī jau no pirmās sezonas ļoti daudz tēmas, pa ko runāt. Tāpēc šajā sezonā mēs izlēmām veidot epizodes gan, kur mēs vienkārši 2 tā aprunājamies, jo mums ir par ko runāt. Un arī, protams, neizlaidīsim iespēju satikšanos ar viesiem, dažādiem jomu profesionāļiem, kuri varēs atbildēt gan uz jūsu, gan uz mūsu jautājumiem. Un mēs tiešām... Jā, un mēs ceram, ka mēs būsim jums vērtīgas. Jā, tāpēc paldies, ka jūs esat joprojām ar mums. Droši šerojiet, laikojiet un dodiet ziņu arī draugiem, kuriem varētu interesēt šis saturs. Podcasts Mikrofons ar jums būs drīzumā jau atkal kopā. Mani sauc Rūta. Esmu Santa. Un paldies arī tev. Tā!